Čau, čau visiem! Un es sveicināšu šajā kanālā Card Magic LV. Mani sauc Jokers, un es jums šodien parādīšu kāršu triku ar šīm jaunajām baislapju kārtīm. Tātad, priekš šī kāršu trika jums vajadzēs kārtas ielocīt šādi, lai viņas ir tādas tā kā ielocījušās. Tad jūs paliksiet, lai izvēlas vienu kārtu. Labi, šī derēs. Nerādiet man kārti. Nu, šajā brīdī es varu redzēt to kārti. Un pasakiet, lai viņi ieliek te vidū. Tajā brīdī, kad jūs kārtas ir ielikt kavas vidū, es uzlieku vienkārši kavu virsū viņam. Tad jūs pasakiet, ka sadalīsim 4 daļās. 1, 2, 3, 4. Tad jūs pasakiet, ka jūs samaisīsiet kavu vienkārši. Tad jūs pateiksiet, ka jūs maisīsiet šādā veidā. Ņemiet tik pa 5 līdz 6 kārtīm, lai jums pašiem vieglāk. Es jau šos trikus diezgan ilgi taisījis, un man jau šies uzdevums diezgan viegli. Paņemiet apakšējo kārtu, uzliekiet virsū. Tagad. Dažās vietās labā pusē ir zilā krāsa. Dažās vietās kreisā pusē ir zilā krāsa. Bet dažās vietās, ka ir abās pusē zilā krāsa. Skatieties. Šī jūs kārts. Trika pamācība. Labi. Sākumā jums būs jāielok kārtas, kā jau es teicu. Pēc tam trika turpinājumu es jums pastāstīšu, kāpēc. Labi. Tagad jūs savam skatītājiem pateiksiet, lai viņš izvēlas vienu kārtu. Viņš izvēlās kaut kādu random kārti. No, šī derēs. Lai nerāda man. Es nestos, jūs varat pasīties. Labi. Tagad kā jāieliek? Jānoņem maziņu čupiņu no kavas un jāuzliek tavu kārtu virsū uz mazās čupiņas. Tagad jāizliekās, ka tu uzliec vienkārši virsū lielāko kavu, bet tu mazo pirkstiņu ieliec pa vidu, lai tu nepazūd tavu kārtas. Tad, kad tu esi ielicis mazo pirkstiņu sev iekšā kavā, tad tu pasaki, ka noskaitīsim 4 daļas. 1, 2, 3, 4. Tagad tava kārts ir augšā. Tagad tu izliksies, ka tu maisi kārtu, bet īstenībā tu paņemsi savu kārti un noņemsi pirmo. Un tad vienkārši metīsi virsū kārts. Un tagad tavu kārts ir pat pēdējā. Un tālāk, lai būtu pārliecinošāk, tu paņemsi tā kā 2 kārtas no kavas. Un tavu kārts paliks vienalga pēdējā. Un tad arī metīsi virsū. Jā, un ja tu gribi, tu varēji to 3. reizi izdarīt, bet būs jau ticam tāpatās, man liekas. Tagad tev kārts pat pēdējā. Un turpini locīt savu kavu, lai viņa būtu šādi salocīta, tādā tā kā vilnītī. Nu jā. Tagad jūs teiksiet savam tā kā skatītājiem, ka jūs šajā samaisīsiet. Jūs varat pēc jebkāda skaitļa vienkārši maisīt šīs kārtas, viņas paši šīs triks izdosies, ja jūs pareizi viņu izdarīsiet. Vienkārši ik pa kādam kārtī darat. Šitā te darat. Un paši pēdējo kārti, es tūlīt redzēsiet, kurš viņu nolieku, tā lai sanāk šis triks. Jā, paši pēdējo kārti es ielieku kavas augšā. Šī paši pēdējā kārta. Šī jūs kārts. Tagad sākās trika labākā daļa. Tagad jūs pasakiet vienkārši, ka izņemēt kā čupiņu no labās puses, pasakiet, labā pusē ir zilā krāsa dažās vietās. Bet dažās vietās ir kreisā pusē zilā krāsa, un tu izņemiet maziņu kavu no kreisās puses. Un tagad redziet šo šķirbu, kas te ir pa vidu. Tā rodas no tā, ja jūs salosat normāli savu kārtas. Un šajā šķirbā ir 2 zilās pusītes. Un tagad skatieties, kas jums jādara. Tagad jums ir nevis jāliek atpakaļ šitā te, tā kā normāls darīt, bet jāliek otrādāk. Un tad dariet savu kaut kādu būtu triku, pirms knīpu uzstīt vai arī šitā te. Un tad vienkārši iztaisiet kārtis, iztaisiet savas kārtis, atrodiet viņu kavā un reku ir tavu kārts. Ceru, ka jums patīk šis video. Es
spiediet like, subscribe un tā.